Sveiks vēlreiz. Lūk, turpinot tēmu no poļu turnīra, es gribēju parādīt vēl vienu sadalījumu. Līdzīgi, savā ziņā interesanti, divas līdzīgas lietas. Pirmkārt, spēlējam izslēgšanas spēles. Ir pēdējais segments, šoreiz gan tas bija 6 segmenti. Spēlējam pasaules čempionātā pret Angliju, arī ceturtajā finālu. Un esam ar 30 impu, 31 impu atpaliekam. Lūk, un te jau mazliet tā situācija bišķi savādāka, ka 30 impi ir mazliet vairāk kā 20, bet no otras puses 16 sadalījumi. Vēl jāņem vērā tas, ka tā ir 10. spēles diena, mēs spēlējam bez maiņām, mums diezgan beigas, tieksim, sarežģīti bija tīri jau no fiziska un emocionālā viedokļa, bet ir tāds uz tādu adrenalīnu dēvs, tu to spēlē un cīnies, un lūk, otrajā sadalījumā šīs te ir manas kārtas, Ļena atklāja 2 krusti, kas mums ir stiprs solījums, un es pagaidām solu 2 kāravu, jo solījums 2 arceni mums ir vājš, kas principā parāda, ka, ja partneri tev 20-21, mums ir nedaudz samainītas spēku diapazons, tur ir savu plusiņu, ja tev 20-21 vienmērīgs sadalījums, tad mēs vislabāk mums spēlēt 2 arceni. Lūk, ar šitām kārtīm skaidrs, ka es spēlēšu game pat pie 20-21, tāpēc sāk 2 kāravu, Ļena turpina 2 arceni, kas ir konvencija kokišs, attiecīgi vai nu viņa ir arceni, vai spēcīgākas vienmērīgas kārtas, formāli no 24 uz augšu, kur principā spēlējam game arī pie mani jārbaro. Attiecīgi man 2 pīķi, tā kā obligāti solījums, Ļena sola 2 beztrums, un es solu veco labo transferu uz arceniem. Te ir tāda vēl viena mazs tā kā plusiņš, ka Ļena, ja pieņem transferu, tad viņai ir fits, attiecīgi 3 kārtas. Lūk, Ļena sola 3 arceni, viņai ir vismaz triplets arcenos, un tagad man ir jāpieņem kaut kāds lēmums, kā solīt tālāk, un pie galda man likās piegaitam diezgan praktiski, Ļenai 24 vairāk punkti. Ja viņai būs visas vajadzīgās kārtas, attiecīgi 5 dūžu un arcenu dāmu, pie tam, ja viņai būs, piemēram, dūzes kungs 4 arcenos, viņa arī rādīs, ka viņa ir arcenu dāmu. Lūk, ja viņai būs šīs te kārtas, es pārbaudīšu 7, ja viņai kāda no tām kārtīm trūks, mēs spēlēsim 6, ne 2 trūks, kas laikam pat teorētiski ir iespējams, praktiski maz varbūt, bet ir iespējams, mēs spēlēsim 5. Lūk, es turpinu 4 pīķi, kas mums ir kickbacks, jautājums par dūžēm, un te ir tas netipiski atbildi no Ļenas, ka viņa sola 7 arceni. Pati viņa aizņēma arcenus, un šī ir viņas kārtas, un principā Ļena savā ziņā var saprast, viņa gribēja savā ziņā palīdzēt man, ja es jautāju par dūžēm, viņai bija tāda loģika, ja es jautāju par dūžēm, man pašam ir arcenu kungs. Kas, principā, normāla loģika. Man nebija arcenu kungi, man bija 6. arcenu kalps, man bija citi 2 kungi. Lūk, kā Ļenai spēlēt? Matemātiski pareizi vienkārši spēlēt maz arcenu pret dāmu, tas ir matemātiski izolēti. Šāns nav daudz, bet ir. Pie galda notika tas, ka Ļena diezgan ilgi priekš sevis netipiski ilgi domāja, uzlika kungu, izgāja arcenu kalpu, es atgādināšu skatītājiem, ka ekrāns ir šeit, Nords arī īsti ir ekrāna pusē, pretinieks uzlika uzreiz maziņu, Ļena uzlika maziņu, un burtiski dažus mirkļus vēlāk, sadalījums beidzās. Es šaubos, vai Ļena būtu izgriezos 10, varbūt viņi atradīs laiku un pakomentēs šo te sadalījumu un pateiks, kā viņi būtu darījusi, bet emocionāli, principā, tas ir visiem pie galda skaidrs, ka mēs tikko vinnējam vismaz 13 impus. Visdrīzāk 13 impus, jo pie otra galda Anglija bez dūžas neliks 7. Ar šo te sievieti mums bija tāds kapa klusums. Jau tā visu laiku ir šitas ladies don't move apmēram ar anglietiem. Viņa vispār bija kapa klusums, viņai bišu rokas, pat man liekas trīcē. Mums mazliet pietrūk. Beigās, ja mēs apstamies,
beigās, ja mēs apstamies, mums pietrūka 10 impi. Bija vēl tur uz galda 10 impi, bet, droši vien nākamreiz. Es ceru, ka tev patika, domājam labas domas, daram labas lietas un spēlējam brīdi.